Labdien! Labrīt! Sveiciens! Es sākšu ar mazliet personīgu stāstu, bet, lai man tas izdotos, es ļoti lūgšu Zigfrīdu Muktpāveli atpakaļ uz skatuves. Viņš ne tikai ir viens no retajiem vīriešiem šodien šeit, bet viņš ir arī liela daļa no manas jaunības. Un es nekad nedomāju, ka es varēšu būt uz vienas skatuves ar Zigfrīdu. Nemūc. Es atceros, ka 86. 87. gadā mēs ar dažiem kursabiedriem devāmies uz Liepāju. Nezinot, vai mēs tiksim iekšā, tajā laikā vēl Liepājas Dzintars nebija Liepājas Dzintars, pēc tam jau tas kļuva pa Liepājas Dzintaru, un 87. gadā Zigfrīds ar Lusēnu un visu grupu uz skatuves mūs tā vienkārši paņēma, ka man joprojām šodien attēls, mūzika un viss ir pilnīgi tā kā nofotografēts atmiņā. Paldies liels, tā bija daļa no manas veidošanas. Paldies! Tā kā Zigfrīds, tā ir daļa no manis, no tā, kas es esmu šodien. Un tas, ka mēs varam būt šodien kopā, tas ir tiešām kaut kāda pasaka. Un tā kā viens mans lūgums jau ir izpildīts, tā kā diena ir izdevusies, un var teikt, ka es esmu atgriezies savā jaunībā, man ir otrs lūgums jums visam. Vai mēs varam piecelties? Vai mēs varam sadoties rokās? Vai mēs varam paskatīties viena uz otru un pateikt savu vārdu viena otrai? Kas es esmu? Yes! Lieliski, mēs esam iepazinušās. Es no jums jūtu to spēku un to enerģiju, droši relaks, pilnīgs atslābums. Mans otrs lūgums arī ir piepildījies, jo es tiešām, šis spēks, kas ir zālē, jūs esat spēks. Katra no jums ir spēks. Tas spēks ir no jums arī pārvietojis uz mani, un es ceru, ka arī jūs jūtat to manu tādu patieso tādu mīlestību. Es nezinu, kā lai par to nosauktu, tā ir lielākā mīlestība, ko es gribu jums nodot. Jo jūs esat Latvija, jūs esat drošība, jūs esat kopība. Tas vienums, kas šodien nāk no jums, kurā mēs visi esam, ir daļa no mūsu drošības. Un tas ir spēks, kas nav tikai fizisks spēks, jo, protams, visi kopā mēs esam liels spēks. Spēks, kas ir izturība, spēks, kas ir pārliecība par sevi, spēks, kas ir tāda zināt un izturēt spēja, ka mēs tiksim pāri dažādiem posmiem, gan dzīvē, gan attiecībās, gan arī individuāli, bet mēs esam kopā. Ja jūs spētu tiešām redzēt šo spēku, kas šodien ir zālē, un iedomāties, ka tā ir visa Latvijas teritorija, kā Dons teica, taurenis, kas mēs lidojam visi kopā. Mēs esam brīvi, mēs esam spēcīgi, un mēs esam vienums. Un tas ir bijis kaut kas arī manā dzīvē, kas savā ziņā nāca no tās jaunības, no tās bērnības caur sportu, caur to, kad bija pašam jātiek galā ar sevi, kad tu ieguvi to iekšējo pārliecību, ka tu to varēsi, spēsi, ka tas iekšējais spēks, bet arī esot kopā ar citiem, ir spēcīgāks nekā jebkurš cilvēks, kas tev mēģina no ārpuses. Vai ārējais ienaidnieks, kas tev mēģina no ārpuses ietekmēt. Jā, man dzīvē ir bijis arī situācijas, ka uz manīm bļauj,
ka uz manīm bļauj augstas amatpersonas, jo es esmu atļāvusies darīt tādu, kā ir mana pārliecība. Bet beigās arī ar to var tikt galā. Atgūt to savu pašcieņu, to savu iekšējo spēku, zinot, ka es esmu stiprāka par to, ko man kāds no ārpuses var pateikt. Tas ir tas, ko es novēlu jums visām. Iekšējais spēks, zināt, ka mēs esam kopums, zināt, ka mēs esam vairāk nekā katrs atsevišķais cilvēks, kas mūsu spēku mēģina ierobežot. Vai kādu tas baida, ka mēs esam spēcīgi? Iespējams. Vai mums ir jāņem tas vērā? Vai mums tas ir jādzird? Dažkārt jā, samazinot tādējādi kaut kādas komplikācijas un nevajadzīgi neaizaicinot. Bet šobrīd jūs esat kā NATO vienoti, skaidri apzinoties, kas ir drauds. Un drauds mēs neesam viens otram. Drauds ir ārējs. Un tā ir Krievija. To ir definējuši gan visi NATO vadītāji, to mēs katrs arī individuāli līmenī esam apzinājušies, redzot šausmas, kas notiek Ukrainā, apzinoties to, ka tā ir daļa no Krievijas pasaules uzskata un ka tā nekautrēsies to realizēt kaut kur citur. Bet vienlaikus mēs paši, zinot savu spēku un to ietvaru, kurā mēs esam, ka mums ir sabiedrotie, ka mums ir draugi un ka mums ir spēks. Un šis spēks NATO ietvaros nav tikai militārs. Un tas nav abstrakts. Tas ir ļoti konkrēts. Tā ir mūsu vienotība un pārliecība par to, ka mēs gribam dzīvot brīvā un demokrātiskā valstī. Ka mēs gribam būt tas taurenis, kas lido. Lai to izdarītu vēl vairākus gadus, atslābt mēs nevarēsim. NATO ietvaros neapšaubām mēs esam kopā ar spēcīgām attīstītām valstīm. Tā nav tikai ASV ar savu militāro spēku. Tie ir kanādieši, kas ir šeit, tie ir vācieši, tās ir visas citas valstis, kas ar mums ir kopā. Bet viņi visi krīzes brīdī skatīsies uz mums. Vai mēs būsim gatavi aizstāvēt savu valsti? Un šeit ir svarīga visu mūsu, jūsu, mana pārliecība, ka jā, tas ir to vērts. Krievija ir kā tāds tips, kas mēģina pa vienam atlasīt un samīcīt vājākos. Viņi neies pēc stiprajiem. Bet tas, ko viņi mēģina, ir no iekšas. Protams, no iekšpuses, no valstu iekšpuses, iegūt ietekmi, iegūt varu, sašķelt sabiedrību, nodrošināt, ka līderi ir vāji, nodrošināt, ka līderi ir ietekmējami, ka nav spēcīgas ekonomikas vai politiskās partijas, un tā sakot, kratīt to visu, kamēr varbūt kāds ābols arī kaut kur nobirst, ko tad var savākt. Tas viennozīmīgi mūsu uzdevums priekš sevis ir apzināties, kad tuvākajos gados mēs nevaram atslābt, mēs nevaram būt vāji. Un tas attiecas gan uz militāro spēku, tieši tāpēc mēs ieguldam vairāk kā 3% no visu koprodukta aizsardzībā. Ir vajadzīgas militāras spējas, bet ir vajadzīga arī visas sabiedrības atbalsts un iesaiste. Vakar es iestājos zemesardzē. Tas man bija sens plāns daudz gadu garumā, bet dzīvojot ārpus Latvijas, protams, tas nebija iespējams. Un tas ir svarīgi man pašai, jo ik pa laikam savu spēku gribās pārbaudīt. Es zinu, ka es esmu spēcīga un stipra, bet ik pa laikam man tas ir jāpārbauda, vai es to varēšu, spēšu, bet arī vēlme dot kaut ko. Un es zinu, ka tas būs šoks, jo es iestājos kā ierindnieks, kā vienkāršs kareivis.
Un es apsolīju respektēt militāro komandieru pavēles, bez diskusijām, bez nekā, kas man nebūs viegli. Bet tad, kad tu esi kopā, mūsu vadā trešā daļa ir sievietes. Sievietes ar dzīves pieredzi, zinošas, vienkārši fantastiskas. Un tāpat arī puiši. No 18 līdz 57. Tas ir tas vecuma ietvers, kurā mēs esam kopā. Un mēs skaidri apzināmies, ka mēs būsim tur viens otram, ka mums visās situācijās būs jātiek galā kopā. Un tas ir kaut kas tāds, ko es domāju, šobrīd es nekur citur tik tādā tiešā veidā nevarētu atrast gan iegūtās prasmes, to apziņu, bet arī tādu patiesu apziņu, ka tu viens otram dod, ņem un atbalsti tik tiešā veidā. Es mudinu jūs visus notestēt. Tas nav tikai par zemesardzi. Ir rezervistu kursi, ir medicīnas bataljons, viss, tās iespējas, sakarnieki, radisti, kas tik tur nav vajadzīgs. Bet tā ir iespēja savu spēku pārbaudīt. Un tas nebūs viegli. Un tas, ka es šodien par to runāju, es domāju, tas man ir ļoti svarīgi arī tāpēc, ka man nav atkāpšanās ceļa vairs. Atgriežoties pie NATO. Tāpat kā mēs šodien, tāpat kā valstī NATO, tas svars un spēks ir vienotībā. Tas, ka ir 32 valstis ir iestājušās arī Zviedrija un Somija, kā jūs zinat, ka tās ir saistītas ar savstarpēju solījumu vienu otru aizstāvēt. Tas ir tas spēks, no kā baidās Krievija. Augstākās tehnoloģiskās militārās spējas, konkrēti aizsardzības plāni visām valstīm, kuru ietveros NATO augstākajam militāram komandierim, Securem ģenerālam Kavolī, kas ir Amerikas komandieris Eiropā, ir īpašs pilnvars. Faktiski analizējot visus militāros indikātorus, ja parādās kāds drauds jebkurai NATO dalībvalstī, kas ir reāls, viņam ir tiesības rīkoties. Viņam ir tiesības rīkoties, negaidot valstu lēmumu. Un tas ir, ko es domāju, mums ir jāapzinās, ka mēs varam to neredzēt, neapzināties, bet ka pastāvīgi tiek analizēta šī drošības situācija, militārie indikātori, kas pie mūsu robežām ir, kādi spēki, kādas spējas, lido, nelido, uz zemes, jūrā un viss cits, ka tie ir cilvēki, kuri zin, spēj un var mūs aizstāvēt. Bet viņi to nedarīs, ja mēs paši neiestāsimies par sevi. Un tāpēc ikviena no mums apziņa šajos te gados nākamajos, ka mums katram ir loma. Loma nelaist sev galvā Krievijas propagandu. Apzināties, ka tā ir tā pirmā frontes līnija, kur Krievija vēlas mūs iespaidot. Apzināties, ka mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar visām kiberlietām. Apzināties, ka mūsu bērni ir cita paudze un ka mums ir milzīga loma viņiem stāstīt, viņiem izglītot, nest viņus kopā un vest viņus kopā ar mums tajā pasaulē, kas šobrīd nav ne īpaši droša, ne patīkama. Mēs, Latvija, es tikko vakar atgriezos no Gruzijas, mēs esam droši, mēs esam turīgi. Mums nav šaubu par to, ka mūsu demokrātija ir tas, ko mēs gribam arī turpmāk redzēt. Bet arī tas, ka ikviena no jums caur savu finansiālo drošību, caur savu ģimenes drošību, caur to pašcieņu un spēku, kas mūsos ir daļa no visa NATO un daļa no visas NATO drošības. Tas, ka pēc sabiedrības aptaujām 43% no Latvijas sievietēm uzskata, ka ja būs pēkšņi vajadzīgi lieli finanšu izdevumi, ka viņām bez aizdevumu nebūs iespējas ar to tikt galā, ir satraucoši. Lūdzu, apzinieties jūsu, un pārsvarā tās ir sievietes, kas tā atbild, jūsu loma ne tikai krāt, bet arī domāt par savu pensiju,
bērnu finanšu pratību, sasaisti starp privāto, starp publisko. Neviens cits to mūsu vietā neizdarīs. Jo tur, protams, NATO lomas nav. Tā ir mūsu pašu atbildība. Bet apzinoties to, ka lielā mērā Latvija ir droša, mums ir draugi, mums ir sabiedrotie, ka mums ir mūsu lēmums. Mēs gribam būt drošībā. Mēs gribam būt bagāti. Mēs esam tas spēks, šī zāle, kurai ir tā loma, kā mugurkaulam visai pārējā valstī, šo spēku iedot arī visai pārējai sabiedrībai. Un turiet katra no jums to savu individuālo, to savu iekšējo spēku un vienumu neskartu. Jā, diskutējiet ar sevi, jā, sarakstiet plus, mīnus, jā, izdomājiet, vai tas ir bijis labi. Un nebaidieties, ja kāds uz jums grib bļaut. Tas ir viņa vājums. Tas nozīmē, ka jūsu spēks to cilvēku ir nobiedējis. Un tā nav jūsu problēma. Turiet sevi veselu, vienotu un stipru. Un arī Latvija būs stipra. Paldies jums šodien!